Čau, mīļie, čau visi foršie, čau visi savējie, čau tie, kas klausās, tie, kas gaida, kas vēlas dzirdēt, kas vēlas būt šajā enerģijā, kas iedvesmojās, kas motivējās, ko es vēlos nodot tev šajā ierakstā. Man ir pierakstīta tēma, un es vēlos ar viņu pār šo tēmu aprunāties plūsmā. Ar jautājumu tādu, kur tu liec savu enerģiju, kur tu liec, kā tu izmanto to enerģijas daudzumu, kas pilnīgi katru dienu caur tevi plūst. Caur tevi katru dienu, caur tavu augstāko es. Katru dienu notiek enerģijas apmaiņa, tev dod enerģiju, lai tu spētu iet, lai tu spētu realizēt, darīt, lai tu spētu izzināt. Ko es vēl vēlos pateikt pašā sākumā? Ir cilvēku grupa, kuri ir ļoti iluzorā gaismā ar ko? Ar to, ka viņiem liekas, un viņi tā arī redz, kad šajā dzīvē nav vajadzīgas nekādas aktivizācijas, nav vajadzīgas izzināšanas, nav vajadzīgs nekas tas, tāpēc, ka viss notiek savā plūsmā. Tad, kad viss notiek savā plūsmā, jā, no vienas puses tā ir ļoti liela un dziļa paļāvība, un viņa notiek. Bet dvēsele šeit atnākot uz zemes, viņai ir viens vienīgs mērķis – pēc iespējas vairāk izzināt, lai viņai pašai šeit uz zemes būtu interesanti. Tas, ka kāds vai kāda sēdēs savā pozā vai darīs to, ko viņš vai viņa katru dienu dara, ja? Bet nelasīs, neizzinās, neklausīsies, nepapildinās, nepaplašinās sevi, jūs arī paliksiet ļoti šaurā savā redzējumā, tikai tajā, kas no citām iepriekšējām dzīvēm ir savākts katra cilvēka monādē, katrā šajā dvēseles bibliotēkā, no kuras jūs katrs varat paņemt šīs zināšanas. Katru dienu iedarbojoties ar šo te matricu, ar cilvēkiem, ar to, ar ko jūs satiekat un saskaraties. Bet kāpēc ir svarīgas šīs te aktivizācijas, kāpēc svarīgi ir izzināt, kāpēc ir svarīgi iziet ārpus komforta, kāpēc svarīgi ir saprast saknes? Tāpēc tad, kad notiek atbildes, jūs paplašināties, redzējums paplašinās, uztvere paplašinās, emocijas ir citas, jūs iemācāties balansēt, līdzsvarot savu gaismu, savu tumsu, jūs iemācieties izprast, ko katra šī enerģija nes, ko viņa jums rāda, ko viņa jums pienes, ko viņa jums aktivizē, ko viņa jums dod, kāpēc viņa vispār ir. Ja es sēdēšu pozā un katru dienu vienkārši smaidīšu un paļaušos uz to, kad ārā ir saule un ārā ir pavasaris un neko nedarīšu, nekas arī nenotiks. Absolūti pilnīgi nekas nenotiks. Ja es katru dienu iešu sistēmā un sevi kaut kādā veidā lauzīšu, tāpēc, ka tā nav mana vieta, vai tā nav citu daudzu cilvēku vieta, jo viņi ļoti daudz caur sakostiem zobiem to iet un dara, tāpēc, ka viņi saprot, ka šī enerģija, kas notiek šodien pilnīgi katrā cilvēkā, viņa jau ir cita. Viņa jau ir cita līmeņa, viņa ir cita radošuma, un šis nekomfortums notiek pilnīgi katrā tikai ar vienu mērķi. Lai jūs atgrieztos pie sevis, lai jūs sevi aktivizētu, lai jūs izzinātu, lai jūs lasītu, lai jūs mācītos, lai notiktu šīs aktivizācijas. Un nē, tā nav brīvās gribas pārkāpšana. Mēs satiekam viens otru, un mēs viens otram arī esam sūtīti ērti vai neērti, lai notiktu dvēseles evolūcija, lai notiktu ārpus robežām, lai notiktu tur, kur nav ērti, lai notiktu atbildes visā tajā, kurā dzīves posmā katrs atrodās. Tāpēc tas ir ļoti, ļoti svarīgi, kur jūs šo enerģiju liekat. Laiks ir vislielākais resurss šodien šeit uz zemes, kā cilvēkam, kā cilvēcei. Cik šis resurss, kas tiek katru dienu jums dots, tiek konstruktīvi vērsts pret sevi, cik notiek izzināšana, cik notiek aktivizācija, cik notiek enerģijas paplašinājums, jautājot to jūs sev, vai jūs atgriežaties vecajos ciklos,
vai jūs atgriežaties ērtumā, paredzamībā, tajā, kur jūs sev zinat, kur prāts sev nolas kā komfortā, kur jūs neejat ārpus šīm robežām un jūs iznīkstat tajā patiesībā. Jo tāpēc, ka tajā nav piepildījuma. Tajā ir atkarības. No jebkā, katram savas atkarības, kuras jūs caur tumsu, caur neapzinātību, caur zema līmeņa tumsas enerģijām, kuras pieprasa caur jums barību, kur nenotiek izaugsme, kur nenotiek izzināšana, kur notiek vārtīšanās vienā un tai pašā enerģijā, kur notiek viens un tas pats, kur dvēsele no tā visa jau ir piekususi, kur ķermeņos sākas psihosomatika, kur sākas kaut kādas novirzes, ja tāpēc, ka jūs nedzirdiet savas dvēseles balsi, bet lai sāku dzirdēt savas dvēseles balsi, lai ietu tā sparīgi garā uz priekšu, ir jāizzina, ir jāklausās, ir jālasa. Savā ritmā tas, kas interesē, tur, kur liekas, kad jūs dzerat no šī tīrā kausa, kur notiek atbildes, kur notiek piepildījums, kur saskan, kur enerģija rezonē. Tur ir jāiet, tur ir jāizzina, tur ir jāiet un vēlreiz man saka, jāiet iekšā, lai notiktu cita reakcija, cita uztvere, cita dzīve, cita pieredze, cita patiesība. Šodien ir tā diena, kad sākās mans vadīts 2. enerģētiskais kurs, kurš notika pavisam savādākā formātā. Man patika šis izaicinājums, un es to izdarīju. Es gāju iekšā, kaut kāda veida bailēs, ārpus komforta, kur netika tas sākotnēji paredzēts, bet tāpat es nodevu visu informāciju. Un ļoti konstruktīvi es jūtu arī, kā šajā brīdī apkārt man ir šī tumsa, šī uguns enerģija, cik ļoti šie brīži, kad ir neparedzams kaut kas, liek ļoti forši savākties, pieslēgt savu apzinātību, tīru, skaidru gribu un turpināt iet un turpināt darīt. Ļoti skaists izaicinājums šodien notika, kur tu liec šo enerģiju katru dienu to, kas caur tevi plūst. Un ko tas dod? Daram tā. Ejam mazā meditācijā iekšā, es gribu pajautāt, kas tas ir. Kas ir šī te plūsma un kas viņai ir vajadzīgs? Īstenībā katru dienu tev atverot acis, kad šī te enerģija caur tevi sāk plūst, ko viņa vēlas no tevis. Labi? Iekārtojieties ērti. Es aiztaisīšu acis ciet. Es domāju, ka ieraksts nebūs garš. Vienalga, viņš garš būs. Ejam iekšā plūsmā un nepieķeries pilnīgi nekam, ko es saku, ko es nododu. Viss, kas tev ir jādara, tev tikai un vienīgi ir jāsajūt. Ja? Tātad šī enerģija, kas katru dienu tev atverot acis, atveroties, jā, kā man nāk šai matricai, kad atkal nevis atmosties, bet tu iekrīti savu veidu kaut kādās programmās, kas notiek pilnīgi katru dienu. Kāpēc ir ļoti svarīgi šo enerģiju, kas katram ļoti individuāli, cits ir ļoti smuki pieslēgts pie šīs dievišķās plūsmas. Viņš sevi jūt, viņš sevi dzird, viņš sevi apzinās. Un šiem cilvēkiem arī, pie šiem es arī vairāk vēršos, kuri jau ir atmodušies, kuri vēlas izzināt, kuri vēlas aktivizēt, kuri vēlas integrēt, jā, lai vairāk, pēc iespējas vairāk. Jā, un man arī nodod to, kad šī enerģija, kas ir pilnīgi katra cilvēka iekšā,
šī dvēseles balss, tāds gara mundrums, iedvesma un motivācija, viņi notiek tad, kad jūs pieņemat šo plūsmu, kas tiek dota. Vairāk vai mazāk, es gribu teikt, pilnīgi visiem cilvēkiem, tikai cik katrs to apzinās, cik katrs to izprot, cik katrs to pieņem, cik katrs to caur sevi caurlaiž. Ja? Ja ir atvērts šis 7. centrs, ja cilvēks ir kaut kad kādā dzīves brīdī mēģinājusi sevī klausīties, uzdot jautājumus, paklusēt un mierīgi būt šajā iekšējā kontaktā ar šo te avotu. Ja? Varbūt ne speciāli meditējot, ne speciāli elpojot, ne speciāli sēžot pozās un turot kaut kādas mudras vai lasot kaut ko, nē. Vienkārši būt kontaktā ar sevi. Tieši tāds, kāds tu esi šodien, tieši tādā stāvoklī, kāds tu esi šodien. Ja? Ja tas ir darīts, tad jūs sajūtiet šo dievišķo plūsmu, no rīta atverot acis, jau saprotot no rīta, kādā pozīcijā jūs esat, vai jūs esat savā vīrišķīgajā enerģijā, vai jūs esat savā sievišķīgajā enerģijā, ja? Absolūti, pilnīgi neko nepārmetot, attiecoties pret sevi labvēlīgi, ar veselīgu humoru, ja? Tikai un vienīgi šādi, jo, ja būs tikai un vienīgi loģika, viņa būs sausa, ja? Viņa neko nerisinās, viņa būs tāds tā kā iejāts zirgs, cilvēks, sieviete vai vīrietis, viņš nejutīs vienkārši sevi, ja? Bet, ja notiek šī dievišķā plūsma, šī enerģija, kas tiek dota, viņa tiek dota pilnīgi katru dienu, lai notiktu ieguvumi dažādās miedarbībās, lai notiktu izzināšana. Man saka, ka speciāli pat nav jālasa vai speciāli nav pat jāklausās, šī izzināšana un aktivizācijas notiek jau tad, kad tu izēji miedarbībās ar cilvēkiem, tad, kad tu satiec cilvēkus, tad, kad tu dzirdi cilvēkus, mācīšanās notiek. Nevis tad, kad tu esi viens, tad tu vairāk mācīšanās vienatnē ir barošana, sevis iekšējā piepildīšana, piepildījums, tu pielai savu trauku pilnu. Un tad, kad šis trauks ir pilns, tad, kad tu brīvi var iziet uz savu dievišķo plūsmu un tu sajūti šo enerģiju, kas ienāk iekšā, šī dzīves izzināšana, mācīšanās un aktivizācija, man vēlreiz atkārto, notiek tad, kad tu miedarbojies ar cilvēkiem, tad, kad tu redzi katra cilvēka gaismu un tumsu, tad, kad tu redzi katra cilvēka, tie, kas to nolasa, ja? Un es domāju, tie, kur ir atmodušies, tie to arī ļoti labi nolasa, kur ir katra kaut kādas lietiņas, vietiņas, pārdzīvojumi, prieks, tas, ko tu lasi starp rindiņām, tas, ko tu redzi starp noskaņojumu, tas, ko tu redzi starp to, kā cilvēks nāk, kā cilvēks kustās, kā cilvēks sevi pienes. Tas ir ļoti vērtīgi redzēt katrā kādu šo daļu, ko tev atspoguļo, un mācīties sev uzdot jautājumu, cik tas ir tavs, bet cik tas jau ir otra cilvēka. Ja? Viens ir tas tajā brīdī, kad man saka, ka cilvēks ir klusumā, tad, kad viņš sevi izzina, tad, kad viņš sevi aktivizē, tad, kad viņš sev ar šīm izzināšanām un aktivizācijām pielāj sev pilnu. Tas ir diezgan daudz mentālā, ja? Jo šī zināšanas ienāk iekšā kā tādas, kā es esmu teikusi, tādas smukas, tādas programmiņas, ja? Tā kā schēmiņas, viņas ir galvā pilnas, sākotnēji ir arī jātīra, ja? Ļoti daudz, kas ir jāatlaiž, tās ir izstrādes, kur mēs ejam iekšā kaut kādās dziļumā iekšā, jā, bērnībā mēs ejam iekšā, grib vai to negrib, nevienu nevainojot, vienkārši atgriežoties tajās savās daļās, kur mēs pārprogrammējam vienkārši ļoti daudz, lai šeit izietu šodienas laika līnijā pilnīgi savādākā reakcijā, savādākā sajūtā. Šī izzināšana ir viens, bet tad, kad notikusi ir šī izzināšana un cilvēkam ir jāaiziet sabiedrībā un jāparāda caur sevi, cik šīs zināšanas atbilst ar to, cik kā tu sevi pienes, tas ir pavisam kaut kas cits. Un tur notiek ļoti daudz eksāmeni. Ja?
Šādi tu izzini, bet tajā brīdī, kad tu saproti, un tas notiek tikai tur, kur tu esi savā vidē, kur ir tieši tādi paši cilvēki, ar tādu pašu intelektu, ar tādu pašu dzīves redzējumu, ar tādu pašu mērķi dzīvē, mērķiem dzīvē. Tur notiek mijiedarbība. Kāpēc saka, kad piesaistiet savā dzīvē, man nāk tik daudz informāciju no visām pusēm, es gribu to visu nodot, piesaistiet savā dzīvē cilvēkus un esiet starp cilvēkiem, kur notiek izaugsmē, kur notiek atklāsmes, kur notiek paplašinājums, cik tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nevis atrasties vidē, kur katru dienu jūs sev spiežat, piespiežat, pazeminiet, esiet, bet arī tas, man saka, notiek ar ļoti skaistu, svarīgu mērķi. Cilvēki. Ja ir kaut kādi cilvēki, kas jūs triggerē, viņi jūs dzīvē tikai vienīgi tāpēc, lai jūs kaut ko saprastu un kaut ko iemācītos. Lai jūs sevi paplašinātu, izzinātu un aktivizētu. Un šie cilvēki aiziet projām tad, kad ir viens cilvēks pie otra dažādās miedarbībās, darbā, attiecībās, jebkur, kur notiek kaut kāda komunikācija. Ne tikai tāpēc, ka tā fizikā ir paredzēts, bet ar kaut kādu mērķi. Notiek tikai tāpēc, lai enerģijas abošajos cilvēkos vai vairākās šajās cilvēku grupās iespējams, viņas ir plus mīnus ar vienu mērķi. Ja? Mēs saskaroties vienā enerģijas laukā notiek dziedināšanas. Šīs dziedināšanas nenotiek viegli. Ja? Tāpēc, ka mēs skatāmies citos cilvēkos ļoti redzot sevi. Ja? Ļoti daudz cilvēki, kuri ir daudz izzinājuši, daudz aktivizējuši, kuri ir gudri cilvēki savā dzīvē, ne tikai izmācījušies fiziskajās skolās, nē, kuri ir ļoti daudz dažādām situācijām izgājuši cauri savā dzīvē, viņi rādīs ļoti daudz un spoguļos daudz, un jo viņi ir patiesāki, jo viņi ir autentiskāki, jo viņi pat taisno tev dos pierē iekšā tā, ka tu sapratīsi, ak, Dievs, šitas ir galīgi garām cilvēks, kā var būt tik negatīvs, kā var būt tik ļauns, kā var būt, saprot, tu visu savu to, ko tu sev neļauj kā cilvēks, ja, savu šo te tumsu, tu pārliks vienkārši uz to otru cilvēku, neredzot to, ka tas viss ir katrā iekšā, ja? Tāpēc ir ļoti svarīgi atrasties vidē un šo ten enerģiju, kas katru dienu tiek dota tev, lai tu izzinātu, lai tu paplašinātos, lai tev patiktu būt, lai tev patiktu šeit uz zemes atrasties, lai tu baudu, lai tu kaifājies, lai tu sakārto visas savas čakras, kuras katra atbild kaut kādu dzīves sfēru, ja? Kur tu esi, katrs kā cilvēks ir piepildīts, katrs ir pilns, viņš ir šajā dievišķajā plūsmā, viņš ir sazemējumā, viņš zina, ko viņš iet, ko viņš dara, ko viņš grib, ko viņš vēlas. Viņam ir plus mīnus skaidrība, nenotiks atbildes uzreiz, nekādu turmāk uz priekšu, nebūs paredzamība, tāpēc, kad izaicinājumi tie, kas notiek ārpus prāta robežām, tas ir must have. Vienkārši iziet ārā no ierastā, iziet ārā no kaut kāda veida programmām, kas tur ierobežojumos, tas ir must have, un tas notiks šodienas priekšu, jo jūs esat atvērtāki sev, jo jūs esat patiesāki, īstāki paši pret sevi, jo jums būs vieglāk pilnīgi katru dienu. Nevajadzēs likt nekādos tēlos, nekādās lomās, nekur nevajadzēs sev likt iekšā. Tas, kas nāk ārā, kas ir izzināts, kas ir kā gudrība, dvēseles, kā gara, kā tava cilvēka papildinājums viss. Tas viss notiek ļoti konkrēti, kodolīgi un ar ieguvumiem. Jā, tajā visā notiek paļaušanās. Pie šīs ten aktivizācijas ir nepieciešams, lai pēc iespējas vairāk ne sevi nogurdinot, ne sevi pārslogojot, bet izzināšana dod iekšēju dvēseles mieru. Izzināšana kā cilvēkam dod šo te sajūtu ļoti daudzām gaismas dvēselēm, kas šeit ir uz zemes, jūsties kā mājās. Man to vēl liek atgādināt arī šajā informācijā, ko es nododu. Ļoti svarīgi ir šī enerģija, ko tev katru dienu dod kā jaunu iespēju, kur tu viņu liec. Vai tu atgriezies vecos ciklos, kaut kādās ērtībās, destruktīvā, noliegumā, bailēs, kur nav izpratnes, kā notiek šeit, jaunajā laika līnijā, enerģijas apmaiņa, kur nav izpratnes, kā notiek, kāpēc
ir dažādas miedarbības, kāpēc ir dažādi uzdevumi, kāpēc ir netik viegli, kāpēc ir jāizzina, jānonāk līdz posmam, kur notiek šīs atbildes, cik tas ir vērtīgi, jo tāpēc, ka tas ir iekšējs miers. Miers. Tas ir vislielākā vērtība. Iekšējs dvēseles miers. Un viņš notiek nevis tad, kad tu plūsti pa straumei un tevi nes pa visām malām, tur atcitoties, un tu tā kā tāds muļķis peldi pa to straumu un pats nezini, kur tev aiznesīs. Nē. Tavs izaicinājums ir šajā plūsmā izkāpt krastā, izzināt kaut ko vienā pusē, izkāpt otrā krastā, izzināt kaut ko otrā pusē, drusku dziļāk iepeldēt iekšā, pieskarties apakšai. Pieskarties zemes enerģijai, atvērt acis tur, kur arī neko nevar redzēt, kur ir duļķi, kur ir melns, kur nekas nav, nebaidīties to darīt. Peldēt ar pievienoto vērtību katru dienu. Tāds ir, es gribu teikt, ka visu gaismas dvēseļu uzdevums šeit uz zemes. Balansēt šo te tumsu ar gaismu, sevī iekšā, iepazīstot sevi, atgriežoties pie sevis, izzinot savu vīrišķīgo, savu sievišķīgo pusi, iet iekšā šajās enerģijās ar vienu mērķi, kāpēc notiek dažādas arī šajā laicīgajā matricā izzināšanas, terapijas, visādas, saka Dievs, kā tik tie virzieni vien nav, lai katrs atgriežās pie sevis, ja? Lai sakārto prātu, lai sakārto savu ķermeni, lai atver savu sirdscentu, lai sāk sajust, un lai sajust, tur drusku jau ir jāiezina caur enerģiju, ja? Un šajā komplektā ir ļoti daudz vērtīgā. Ja? Ja vajag un tev atsaucās lasīt, fiziski lasīt, dari to izzini, paplašini sevi. Ja tas neatsaucās, tad esi un ej meditīvā stāvoklī uz savu augstāko es un jautājumus, dzird atbildes, pieraksti visu. Ja interesē iepazīt šo te tumsas pusi, ej tajā iekšā ar mērķi, jā, tur būs bailes, jā, tur būs nezināms, jā, tur būs ļoti daudz vērtīgas atbildes. Tev jāspēj un jāmācās būs iznest šo enerģiju, jo viņa ir ļoti, ļoti jaudīga. Un viņi netiek īstenībā patiesībā doti. Tiem, kuriem viņi netiek doti, tie cilvēki baidīsies vienkārši no šī te vārda. Ja, jo tāpēc, ka viņi nespēja iznest, tā ir milzīga jauda, tā ir milzīga uguns enerģija. Esi apzināts, esi apzinīgs, skaties, kur tu liec šo te enerģiju, kas katru dienu caur tevi plūst. Cik daudz konstruktīvu tu dari, cik daudz tu pieņem. Gan šo tad, kad tu esi zirgā, gan šo, kad tu esi vairāk maigumā savā iekšā. Un tas nav tikai sievietēm, tas ir arī vīriešiem. Ja? Nepārmetot sev, bet ejot tikai uz priekšu. Nevis stupa plūstot pa straumi un gaidot kaut kādus pavērsienus, ja? Brīnumainus, kaut kādus iluzorus. Nē, tas tā nenotiks. Tu paliksi tādā savā kaut kādā iluzorā, un tur nekas nemainīsies, nekas tev tur vienkārši visu laiku izaicinās, visu laiku. Bet tad, kad tu izzināsi, un caur šo izzināšanu sevi aktivizēs un atklās, tas būs daudz, daudz vērtīgāk. Dvēsele tev būs ļoti, ļoti pateicīga, kad tajā brīdī, kad pienāks šis te laiks, kad tev būs jāaiziet ārā no šīs te matricas, ja? Kad tev būs jāatmostās patiesībā. Lai ļoti daudz vērtīgu, ko tu vari sev līdz aiznest, lai dvēseli var atpūsties. Lai viņi var atpūsties, lai viņi var uzpildīties, lai viņi var būt šajā beznosacījuma mīlestībā. Ja? Viss, paldies, mīļie. Paldies, 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 paldies. Tu esi vēlies nodots, atvērš acis, man noteikti viņas viss ir melns. Man ir pofīgi. Tēma šāda, tēma forša, tēma aktivizējoša un esiet sev, izmantojiet šo ten dievišķo plūsmu, kas nāk caur jums katru dienu, dodot jums ļoti daudz iespējas konstruktīvi.
Paskatieties uz sevi, kur jūs esiet. Paskatieties atpakaļ, kur gads. Es neredzu sevi, man liekas, ka man melns acis. Paskatieties, vai jūs esat kaut ko vairāk izzinājis kā cilvēks, vairāk apzinājies, vai notikuši kaut kādas atklāsmes. Kas ir tas virziens, kur notiek šis viss, kur notiek šis piepildījums? Nemāniet sevi, bet skatieties patiesībai savai iekšējai acīs. Ja? Kur jūs ejat atpakaļ, kur jums nav jāiet, un tur netiks dot enerģiju. Un arī tad, kad jūs lūkosieties vairāk atpakaļ, tur būs ārdīšana katru dienu. Ja? Tas, ko jums dod, izmantojiet lūdzu konstruktīvi. Es ticu, ka jūs to sadzirdējāt, un ka jūs to sajūtāt, un ka jūs to dariet. Dariet, un vēlreiz dariet pilnīgi katru dienu. Izpaldies, lai superīgs jaunais mēnesis. Viss. Čuriu.